Labi, es gribēju divas vārdas pateikt par to, ko es šodien runāšu, un kāpēc es to runāšu, un ko varēsiet runāt jūs. Labi, kad es parasti mēģinu izstāstīt par aseksualitāti, man gribot, negribot, parasti ir arī jārunā par orientācijām vispār, jo bieži vien tad uzrodas kaut kādi stereotipi vai kaut kāda veida mīti. Un tad es domāju, ka varbūt arī to prezentāciju tā arī varētu veidot, ka es stāstītu gan par orientācijām, gan par aseksualitāti, lai nebūtu uz jautājumiem jāatbild stāstot visu teoriju. Es esmu Kristīna, es neesmu biologs, es nestudēju arī psiholoģiju, es nestudēju jurisprudenci, tāpēc, ja kāds šeit, es studēju politikas zinātni. Jā, ja šeit kāds ir, kurš par šīm jomām vairāk zināt, tad viņš ir droši aicināts, viņam vienalga visi citi, ir droši aicināti pie, izteikt savas domas, ko viņi gribētu pievienot, kas viņiem liekas vēl neielikts vai kas viņiem liekas varbūt nepareizi akcentu kaut kādā veidā uzlikt. Un tas, ko es gribēju pateikt, ka, ja jums ir kaut kādi jautājumi prezentācijas laikā, tad labāk jautājiet uzreiz, nekā pēc tam beigās uzdodiet tādus jautājumus, kurus būtu vieglāk bijis atbildēt sākumā, vai vidū, vai attiecīgā slaida laikā. Labi, ok. Paši. Laikam. Labi. Tā. Es gribēju sākt tādu stereotipus skatījumu, ko vismaz bieži var... Tā, pats kustams, tas man koši. Nu labi, viņš var palikt tā. Tādu stereotipus skatījumu uz orientāciju, sākšanā par seksuālu orientāciju, kurai it kā sadalās divās kategorijās, kuras vieglāk ir pretnostatīt. Proti, vai tā ir normāla orientācija, proti heteroseksualitātes, vai arī nenormālā. Es tā negribu teikt, ka tā ir nenormāla, bet tā nav normāla. Nostādot it kā pretī. Un tas ir, vismaz man personīgi, tas ir bijis sastopams arī diezgan liberālās, progresīvās kompānijās, kur cilvēks varbūt par to nerunā kā par nenormālu orientāciju, bet drīzāk kā par, mēs pieņemam dažādību un dažādību ir forši, un mēs pieņemam visus. Jā, un šāds skatījums, es sākšu vispirms, kas tas ir par skatījumu, tad kāpēc tā ir problēma. Šāds skatījums parasti tad tiek vēl paspildināti, implicēts ar tādiem izteikumiem, kuri jau varbūt netieši norāda par šādu dalījumu eksistenci, proti netradicionāla orientācija. It kā būtu kaut kāda tradicionālā, kura būtu kaut kāda cauri gadsimtiem vienmēr tradicionāli gājusi, kā tāda normāla, un tad tāds būtu arī uztverts. Neskatot to, ka, teiksim, par orientācijām vispār ātrākais, kad tā sāka kā par tādu izteiktu viena virziena patiku pret kādu dzimumu, vienalga kāda veida, tas ir 19. gadsimts, ne jau ātrāk. Līdz ar to, tad, teiksim, netradicionālām, tad ir citādība, atšķirīgais, tā ir citādība atšķirīgais, seksuālā minoritāte, tas arī ir ļoti, proti ar tādiem izteikumiem, kurā jau mēs paši pasakām, ko mēs patiesībā domājam par kādu orientāciju. Šajā gadījumā sākot tikai to, ka divas, it kā būtu divas. Tad šis skatījums ir problēma, pirmkārt tāpēc, ka viņš izslēdz visas citas orientācijas, visas citas iespējamās, un arī tāpēc, ka tādu skatījumu mēs it kā noliekam, ka viena ir tā pareizā, otra ir nepareizā, jo tur it kā ir kādas divas orientācijas vai divi lielumi, vienalga, un mēs runājam par, teiksim, par tautībām vai par reliģijām vai par vienalga ko. Mūsu sabiedrībā tā viens ir it kā iegūst tādu pareizāku lomu, otrs ir tāds nepareizāk. Jā, respektīvi tas ļauna nodara visiem, un to būtu jāds pārdomāt gan valodu, gan arī to, kā mēs par to domājam, un es nezinu, es ceru, ka šeit esošie nedomā tā, bet vismaz šis skatījums man ir bieži sastopams. Vai tā būtu prese, vai tas būtu, teiksim, apskats par kādām organizācijām, vai tas būtu ikdienā saruna, tad
de facto tomēr visi ir heteroseksuāli, un tad tie daži ir homoseksuāli. Un ja ir vēl kāds, tad cilvēkam mēdz rasties jautājumi, kas kāds vispār ir. Jā, kāpēc tas ir kļūdains? Es gribētu pateikt par proporcionalitāti to, ka, lai arī, teiksim, bieži ir kādi raksti vai pētījumi vai kas piemin, ka, teiksim, tik un tik procenti sabiedrības pārstāvju ir ar tādu un tādu seksuālu orientāciju, tas bieži vien, vai vismaz lielākajā daļā gadījumu, vairāk attiecas uz cilvēku darbību, proti, ar ko viņš identificējas, kā viņš sevi īsteno. Tad ir piemēram tas skatījums, ka 1% sabiedrības ir aseksuāls, jo 1% sabiedrības dažādos pētījumos ir identificējis kā aseksuāli cilvēki. Jā, tas var būt kļūdaini, jo cilvēki var nezināt, kas savu seksuālu orientāciju. Vai arī viņi var nezināt par to kā par spektru, skatīt kā spektrs. Labi. Okay. Es pieņemu, ka Kinsey skala ir tā vispazīstamākā. Es to ļoti bieži atsaucu, es nezinu, vai tā būtu arī presija atsaucu uz kādu skala, tāpēc atsaucu uz Kinsey. Vai es nezinu, tiksim, ja filmās, seriālos ir redzēts, ka piemin ir kaut kas cits, tad pēc arī runāt par Kinsey. Tas ir labs iesākums, kā skatīties uz orientācijām, jo tas parāda to, ka mēs varbūt nevaram iedalīt tik ļoti vienkārši. Lūdzu? Man patīk termins incidentu. Lūdzu? Man patīk termins incidentu, tas tāds nejauši. Mācgarīties. Nu, pat labāk mums epizodis. Jā. Nu jā. Labi, tā tad ir rakstīts. Nē, no. Jā, labais aspekts ir tas, ka tas netiek parādīts kā tāda ļoti viendabīga parādība, cilvēka īpašība, kur viņš ir vai nu viens vai otrs, bet tas ir spektrs, tas ir kontinuums, tā ir gradācija, kā cilvēks, ko viņš var just. Jā, bet tas ir tas viens pluss, un tad ir tie mīnusi, ka, teiksim, lai tas ir mēģinājums, tad aiziet projām no tāda ļoti bināra un ļoti kategoriska skatījuma, ka visi ir heteroseksuāli, daži ir homoseksuāli. Tas vienalga tātad strādā tikai ar diviem terminiem, proti heteroseksuāls un homoseksuāls. Un jā, tādā veidā izslēdzot visus citas iespējas, tieši tāds, kā tam ir tikai viena dimensija, proti tiek pieņemts, ka cilvēks izjūt tādā veidā vienlīdz spēcīgu seksuālo pievilcību tikai par dažādiem objektiem, kas ir tā kā pazūd viena iespējamā plakne. Tas bija tas vājās vietas, nu jā, līdz ar to neiekļautas vēl tiek arī citi aspekti, teiksim, romantiskās orientācijas izjušana, romantiskās pievilcības izjušana, dažādu citu pievilcību izjušana un šāds skatījums. Atkal, es par to mazliet vēlāk sacīšu, bet labāk, es varu divus vārdus iesprāst. Proti, iespējams, ka varētu būt tā, ka liela daļa cilvēku dažādas pievilcības skatās kā vienu kompleksu. Proti, ja man patīk tas cilvēks, man viņš patīk seksuāli, viņš man patīk romantiski, viņš man piesaista dažādos veidos. Seksuāls, jā, nu, seksuāli, romantiski, tas būtu kaut kāds romantisks darbības veids, ok. Tālāk būs iespējams mazliet precīzāk definīcijas, tad varēs izlasīt un turpināt mazliet. Man šķiet, ka to ir vienkārši izskaidrot tādā veidā, ka mēs jau izjūtam dažādu veidu pievilcību pret dažādiem cilvēkiem. Piemēram, ar vienu varbūt gribas tur samīļoties vai skūpstīties, bet tas uzreiz automātiski nenozīmē, ka ar to cilvēku vēlēs seksuāls attiecības. Cik gribās runāt? Jā. Seksuāli runā. Jā,
Un tad vēl arī tas skatījums ir binārs ļoti attiecībā uz dzimumiem dzimtēm, kas arī ir problēma, kas varbūt šoreiz, ko es negribu runāt. Nu jā, un ļoti bieži tiek akcentēts, ka tas X it kā varētu nozīmēt, ka tur ir tie aseksuāļi, bet tas īstenībā tā gluži nav, jo Kinzijs tajā kategorijā ieliek gan tos, kuriem vispār nav tikusi novērot, vai viņš attiecīgi nav novērojis seksuālu reakciju, vai kuriem nav seksuāla attiecība. Līdz ar to tur ir diezgan daudz dažādas grupas kopā. No tādām trīs vis tādām lielākajām, varbūt nozīmīgākajām, biežāk pieminētajām veidiem, skalām, skala tā gluži nav, sistemātikas, kāda ir rakstīta orientācijas, šajā gadījumā seksuālās. Kleins ir vēl viens slavens. Tur gan tā problēma, iemesls, kāpēc es par viņu nerunātu īsti šodien, runāt par aseksuālo orientāciju, jo viņš vairāk tad akcentu liek tomēr uz heteroseksuālu un homoseksuālu, bet viņam nāk divas pozitīvas lietas, kas ir salīdzinājumi ar Kinziju, proti viņš pieļauj iespēju, ka orientācija ir fluida. Un viņš, nu jā, tas bija viens un kas otrs. Jā, labi, tas bija viens svarīgais. Man nav neapšķi, tas bija otrs. Es atvainoju. Mazliet stress. Nu labi, un storms ir tas, uz kuru tad biežāk atsaucas, kad vēlas izcelt, ka ir tomēr tā aseksuāla orientācija. Šeit iespējams vajag paskaidrojumu. Augšējā skala ir tas pats Kinzijs, pa kreisi, pa labi tā ir viena un tā pati, tas viens pats Storma piedāvātais variants attiecībā, kā skatīties uz orientācijām. Nu, viens tiek attēlots kā plakne un viens tiek kā tabula. Tātad plusi atkal ir tas, ka beidzot tiek skatīts, ka orientācijas varbūt vairāk kā vienā plaknē, vairāk kā vienā skalā. Mēs neskatāmies tikai vai nu heteroseksuāls, homoseksuāls, un tas iziet tā vienā spektrā, viendimensionāls spektrs. Šeit ir piedāvāt vairāk. Tas arī, atkal saglabājas tā proporcija, ka cilvēki iespējams diezgan vienlīdzīgi sadalās pa dažādām orientācijām, nav vienas orientācijas pārsvaras. Mīnus varētu būt tas, ka tiek ļoti nodalīts, ļoti krasi, ļoti konkrēti nodalīts, ka ir kaut kāda robeža, kurā, teiksim, kāda orientācija beidzas, kas var būt problemātiski, jo iespējams ir cits skatījums, kurā nav tik skaidri iezīmēta robeža, kurā brīdī viena orientācija beidzas. Šis ir bieži izmantots dažādos aseksuāļu mājaslapās vai portālos trīsstūros, kurā it kā trīs stūros ir tādi, iespējams, tādi radikālākie varianti, visiztēmākie, tad vai viņš ir absolūti homoseksuāls vai absolūti aseksuāls vai kā citādi. Un cilvēks var iekrist ļoti dažādās vietās attiecībā, teiksim, ja mēs ņemam šeit trīs stūri. Iespējams, ka man jāpaskaidro termini. Alloseksuāls tiek izmantots runājot par ļoti izteiktiem homoseksuāliem, panseksuāliem, biseksuāliem, heteroseksuāliem, par ļoti izteiktu kādu no šīm orientācijām. Pelēkā, tā sauktām, kā varētu būt latviski, pelēkā zona. Pelēkā zona. Nu labi, lauks. Jā, varbūt tā. Zonas klausās, tas nav bīstami. Kur cilvēki, man vajadzēja pateikt, kas īsti ir aseksuāli. Es atvainoju. Aseksuāls tātad ir cilvēks, kurš neizjūt seksuālu pievilcību, vai izjūt reti, vai īpašiem apstākļiem. Respektīvi, tieši tāpat, kā mēs varētu teikt par jebkuru citu orientāciju, arī zem tās iekšā ir kaut kāds spektrs. Cilvēks var būt pilnībā absolūti homoseksuāls, viņš var nekādā citā veidā nereaģēt ne uz vienu citu, izņemot uz tā paša dzimuma pārstāvu, es domāju, seksuālā veidā. Tā mēs runājam par seksuālām orientācijām. Viņš var būt aseksuāls gan tādā veidā, ka viņš nekad savā mūžā nav izjūtis seksuālu pievilcību, gan arī tā, ka viņš ir izjūtis vairākas reizes dzīvē, viņš izjūt varbūt regulāri, bet ļoti reti. Tas būtu tas pelēkā
zona. Un demiseksuāls ir cilvēks, kurš pievilcību seksuālo izjūt tad, ja viņam konkrēto cilvēku ir izveidojusies spēcīgs saikne. Līdz ar to tas arī nav gluži tāds, varbūt viss sabiedrībā pierastākais variants, jo viņš izjūt tikai un vienīgi tādos apstākļos. Jā, labi. Pašam. Es laikam uzreiz, man ir jāprasa vai ir jautājumi, jo es pieņemu, ka uztraukuma dēļ varētu diezgan vispārīgi runāt. Man interesē tas panseksuāli. Panseksuāli, ok. Iespējams, ka šeit ir cilvēki, kas notiek. Varu kļūdīties, būtu ļoti forši, ja cilvēki, kas no tā saprot labāk tieši attiecībā šo konkrēto seksualitāti un var man palabot brīdī, kad es novirzos no pareizā ceļa. Proti, ļoti vispārīgi to it kā varētu likt blakus biseksualitātei, īpaši ņemot vērā, ka ir diezgan daudz diskusiju par to, kas tieši ir biseksualitāte un kas tieši ir panseksualitāte, ņemot vērā, ka nav gluži tik vienkārši vīrietis vai sieviete. Respektīvi, tādā gadījumā biseksuāli varētu definēt kā cilvēku, kurš izjūt seksuālu pievilcību pret savu un kādu citu dzimumu. Un panseksuāli kādu to, kurš izjūt vai nu pievilcību pret visiem dzimumiem, vai arī viņš nedala dzimumus. Vienalga, tomēr izjūt seksuālu pievilcību. Vai pareizi? Vai nav tas ir cilvēks arī, kas varbūt sev negrib definēt vienu dzimumu, līdz ar to nobrūk tas homoseksuāls, heteroseksuāls, viņš uzskata, ka pievilcīgs ir otrs cilvēks. Jā, arī tā. Labi, respektīvi, šeit ir izņēmts ārā tas otrs skala, otrs spektrs, kurā iepriekš bija vienā pusē homoseksuāls, vienā heteroseksuāls, tad šeit mēs varētu dalīt, ka vienā pusē ir alloseksuāls, vienā aseksuāls. Absolūti aseksuāls. Alloseksuāls tiek lietots, un man liekas, ka tas ir labāk lietot alloseksuāls kā pretmetu aseksuālu, nevis seksuālu, jo seksuāls it kā varētu vairāk runāt par darbību. Alloseksuāls tad šajā gadījumā saprotot spektru, kuram cilvēkam ir ļoti izteikti viņš izjūt ļoti izteikti seksuālo pievilcību uz kādu grupu. Viņš pārējās grupas sitām. Jā, šeit es ieliku vienkārši kā piemēru dažus citus skatījumus, kur ir mēģināts kaut kādā veidā tik galētām problēmām, kuras ir atrastas iepriekšējām sistemātikām, proti pa kreisi, tur ir mēģināts salikt kopā seksuāla orientācija ar romantisku orientāciju. Jautājums, vai tas vienmēr tā arī ir. Un labajā pusē tur mēģināts tikt vaļā no tā, kas tad es pats esmu, runāt par dzimumu vai dzimti, proti nedefinējot savu dzimumu vai dzimti. Tad tur atkal ir problēma, jo tur šajā gadījumā tiek iekļauts tikai homoseksuāls, heteroseksuāls un atkal vīrietis vai sieviete. Citiem variantiem. Labi. Tad kā apskatīt tās dažas sistemātikas, bet tad principā ļoti svarīgi ir noskaidrot, kas īsti ir seksuāla orientācija. Tas varbūt ir tāds kā smieklīgs jautājums, jo mēs tā tik vienkārši par to runājam. Bet tad ir tas jautājums, ko tas īstenībā nozīmē. Šeit ir divi varianti, kas ir, pirmais ir Amerikas psihologa asociācijas variants, kā viņi definē seksuālo orientāciju, un otrais ir, jūs varat izlasīt Eiropas Savienības, es pieņemu, ka cilvēktiesības šeit ir domāts, amatiesības, labi, es atvainojos, aģentūras definīcija, kur tiek, es pareizi saprotu, tiek izmantot arī citās Eiropas Savienības institūcijās runāt par šo tēmu. Proti, kas šeit tiek iekļauts? Iekļaut pie seksuālās orientācijas tiek, šajā gadījumā pirmais ir tas, ka apskatīts tikai tiek skalā homoseksuāls līdz heteroseksuāls, kas ir problēma, bet tā šobrīd būtu otršķirīga.
tas, ka tiek vienā terminā ielikts gan romantiski, gan seksuāli, gan arī, teiksim, šajā gadījumā emocionāli vai citu veidu orientāciju. Kas ir iespējams kad mēs runājam par heteroseksuālu vai homoseksuālu cilvēku, kuram vai kādu citu, kuram šīs orientācijas sakrīt. Proti, viņš reizē izjūt gan seksuālu pievilcību, gan romantisku, gan arī citas pret konkrēto dzimumu vai cilvēku vai tam līdzīgi. Bet, ja mēs runājam par aseksuāliem cilvēkiem, tad ļoti bieži, patiesībā, tas būtu jāsaka, uz viņiem šādi īsti definēt, viņiem šādi īsti definēt nevar, jo aseksuāls neizjūt tikai seksuālo pievilcību. Pārējās viņš var arī izjust. Un tas mazliet sarežģīt, jo skatījumi, ja mēs seksuālo orientāciju definējam tādā veidā, ko tādā veidā, starp citu, definē arī Latvijā diezgan daudz institūcijas vai nevalstiskās organizācijas. Teiksim, Paparta Ziedas liek tieši tādu definīciju, arī Skapī ir atrodama tieši tāda. Šeit ir saliktas dažādi pievilcību veidi. Var teikt, ka ir mazāk, var teikt, ka ir vairāk. Principā runājot par seksuālām orientācijām un orientācijām vispār vairāk tiek izceltas divas, tā būtu seksuālā pievilcība. Jā, paldies. Un romantiskā pievilcība. Jā. Jā. Varbūt tās varētu pakomentēt tos. Jā. Labi, tātad seksuāla pievilcība. Īstenībā tām pievilcībām tā, ka mēs tad varētu būt iespējams arī apskatīt, ka pievilcības ir gandrīz vienādojums ar orientāciju. Proti, ir iespējams skatīties seksuālo orientāciju kā orientāciju spektru, kurā apakšā iekrīt šī ļoti dažādās orientācijas, pieņemot, ka cilvēks var neizšķirst viņas visas. Vai arī otrs skatījums ir, ka mēs varam dalīt šīs orientācijas kā atšķirības. Proti, cilvēks var izjust seksuālu orientāciju, cilvēkam var būt seksuāla orientācija, kādā virzienā romantiska orientācija, vai kāda cita. Jā, tātad kā seksuāla pievilcība ir nosaukt tāda, kurā cilvēks tieši vēlas seksuālu kontaktu vai, precīzāk, tad jūt seksuālu interesi attiecībā pret kādu cilvēku. Romantiska orientācija attiecīgi romantiska interesi. Tas var atšķirties savā starpā. Labi, un tad... Kurš to dala? Kurš to dala? Jā. Jā, es neesmu ielikusi avotu, līdz ar to es tā nepateikšu. Tas man žēl. Jāsaka, šis skatījums vismaz kā minimums dalot seksuālo pievilcību un romantisko pievilcību, tas tiek diezgan bieži kā piezīme pielikta arī, teiksim, manis jau minētajos kaut divos no aģentūrām vai organizācijām. Gan psihologi, tad asociācija piemin, ka tā var būt, tā bija konkrēti Amerikas psihologa asociācija, gan arī Eiropas Savienības aģentūra. Arī pievieno, ka varbūt aseksuāli cilvēki, un tad viņi izjūt tieši seksuālu orientāciju un piemin, kad ir šī atšķirība. Līdz ar to tālāk Nē, man vienkārši šās dīvains apzīmējums platoniskā pievilcība, manuprāt, ir tas pat, kas intelektuālā un estētiskā tāds kā apvienojums. Tīri, ja par terminu kaut kādu vēsturi skatās. Jā, iespējams, varētu apskatīties arī, es sapratu. Jā, iespējams, ka varētu arī apskatīties, kāpēc tieši šādi viņš tiek dalīts šajā gadījumā, vai kāpēc vispār tiek izdalīts. Es varu šajā gadījumā šobrīd komentēt tikai personiski, es vismaz izdalītu, izjūtot dažādi to. Nē, es arī izdalītu vienkārši par vārdu kā tādu platonisks, ko tas nozīmē, jā. Okay, es kārtībā, es vienkārši piestienu kādreiz. Nē, labi. Kā tieši vārdu varētu precīzāk definēt, tos nevarēšu pateikt. Es tik domāju, ka tiešām tur ir attraction, tas ir tā kā pievilcība, tā jau nav
orientāciju, intellectual attraction, pievilcība jau, man liekas, tad jau visiem cilvēkiem patīk vairāk nekā viens cilvēks, un tādā veidā jāsaža. Tā, jā. Jā, iespējams. Skatījums to ir ļoti dažādi. Tāpēc es arī neliku tādas varbūt sistēmas, kas uzreiz pat aiznobliež seksuālu pievilcību, seksuālu orientāciju, romantisku orientāciju kā atdalību. Jā, jo es to visu var skatīties ļoti dažādi, un to arī dara. Tās definīcijas, kas man bija ievietotas, ne viņas ir autoritīvas kaut kādā ziņā, varbūt, teiksim, jurisprudencē vai kaut kādā konkrētā nozarē viņas, vai jomā, vai dokumentā viņas ir autoritīvas, bet ne jomā vispār. To skatījumi arī dažādi. Kā vai tā ir atsevišķa orientācija vai nē. Labi, pārslēdzot tomēr. Līdz ar to arī, teiksim, runāt par vai par romantisko pievilcību vai par romantisko orientāciju, kā attiecīgi mēs drīzāk izdalām. Ja, teiksim, mēs orientāciju definējam kā virzienu, kurā cilvēks izjūt kādu veidu pievilcību, tad tā iespējams varētu būt vairāk orientācija. Nē, tas ir atkarīgs, kā mēs to konkrēti skatāmies, jo ļoti atšķirīgi skatījumi. Arī šeit var izdalīt līdzīgi, kā runāt par seksuālu orientāciju vai seksuālu pievilcību, ka nav īsti nodalāmi, nevienmēr vismaz ir konkrēti nodalāmas kategorijas, kur mēs varam pateikt, jā, tieši šī kategorija ir tieši tas cilvēks. Teiksim, ja tu esi absolūti aromantisks vai absolūti aseksuāls, iespējams, tev varētu būt mazāk problēma definēt sevi nekā attiecīgi iekrītot, varbūt tādā citā pelēkā zonā. Jā, līdz ar to orientācija vai pievilcība, viņas var variēt savā starpā, viņas var būt ļoti dažādi savienotas. Cilvēks var būt aseksuāls un panromantisks, cilvēks var būt panseksuāls un aromantisks, kā tālāk. Jā, nav problēma ar vārdu izmantojumu. Šis ir tāds vienkārši skatījums, liekot labējā pusē vidējais cilvēks. Bet tas ir iespējams, lai vieglāk saprast tiem, kuriem varbūt šis ir jauns kaut kādā ziņā, kaut kādā simptomatiski, kaut kādā veids. Jā, tas ir mazliet smieklīgi, protams. Bet tā galvenā doma ir tas, ka konkrētā pievilcība, konkrētai orientācija, teiksim, ja mēs runājam par aseksuālu, viņam var iztrūkt tikai šī seksuālā pievilcība, ko viņš izjūt. Aromantiskam tikai romantiskam. Viss pārējās viņš var arī just ļoti dažādos variantos. Un tas vidējais cilvēks var pasmieties par to, bet viņš vismāk izjūtīs romantisku seksuālu, vismaz man kā aromantiskam un aseksuālam spriežot, nu kā, kas notiek ārpasaulē. Labi. Ok, labi. Tādā veidā es beidzot nokļuvu līdz tā daļai, kas pati runā par aseksualitāti. Proti, kas ir tā beigās ir. Es pieņemu, ka man vairāk nevajag atkārtot definīciju, kā aseksuāls cilvēks neizjūt seksuālu pievilcību, viņš var reti izjust pievilcību vai īpašos apstākļos, ja mēs runājam, teiksim, par demiseksuāliem cilvēkiem. Bet vismaz tas, ko man personīgi sākas saskarties, ir tas, ka parasti ir jāskaidro, ko tas nenozīmē. Es nezinu, vai man ir jāskaidro sīkāk, kāpēc tas nenozīmē to, kas te ir šeit rakstīts. Tad iespējams, kad ir vērts iziet cauri, proti aseksuālam būt nenozīmē būt konkrēti būt nevainīgam, neatkarīgi no tā, kā mēs uz to skatāmies, ko īsti nozīmē būt vai nebūt nevainīgam. Viņš var nebūt celibātā, proti viņam var būt, teiksim, aktīvas seksuālas attiecības, vai arī var nebūt. Tas nav atkarīgs no viņa orientācijas. Tāds variants, ko es esmu bieži dzirdējis, ka cilvēks ir pārāk neizskatīts vienkārši, lai dabūtu.
nu, vismaz kā tāds skaists, jauks mīts, tas diezgan bieži tiek, vismaz man dzirdēts. Ceru, ka par citiem nē. Traumatiska pieredze ir tas variants, ka cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ kļūst aseksuāls, viņš apspiež savas vēlmes. Tas ir dzirdēts pat no seksologiem, kad diezgan tāds interesants kāds iespējams tā domā. Jā, viņi ir nenobrieduši, nevēlas būt attiecībās, vienalga vai tās būtu romantisks, seksuāls vai kāds cits, vai nespēja veidot attiecības. Romantisks, seksuāls vai kāds cits. Respektīvi, tas ir tas, ko tas nenozīmē. Un aseksualitāte līdz ar to nav slimība. Tas, uz ko bieži tiek norādīts, ka tie varētu būt hormoni vai psiholoģiski rakstura problēmas, no kurām tad ir arī tiek mēģināts ārstēt. Nu jā, sāku tālāk. Trauma tā nav nekāda rakstura trauma. Tā nav fāze, pēc kuras iespējams viss izmainīsies un cilvēks būs atkal normāls. Viņš nav nespējīgs un viņam nav zems, latviski laikam ir libido. Proti, viņš pats par sevi, viņš var just, es ceru, ka es tagad precīzi definēšu, maksimāli precīzi, viņš var just arī vēlmi, vajadzību pēc seksuālām darbībām bet viņam var nebūt šita virziena, kurā viņš jūt to seksuālo pievilcību. Līdz ar to ir iespējams arī cilvēks ar zemu libido un ļoti izteiktu orientāciju seksuālo, ļoti augstu libido un absolūti aseksuāls. Kas bieži tiek jaukts, teiksim, sakot, ka aseksuāļi ir tie, kuriem nav nekāds interesi, teiksim, par seksu. Tas arī gluži īsti nav taisnība. Vienīgais, kas viņus raksturo šajā gadījumā kā grupa, ir tas, ka viņi neizjūt to seksuālo pievilcību. Jā, tas ir viena tāds interesanta lieta, kur man ir jautāts, kur tad ir problēma? Nu, tu esi aseksuāls, nu labi. Kāpēc vajadzētu būt problēmai tai, ko tu neizjūti, vai tai, ko tu nedēļ? Izjās, ka tā ir problēma. Tas ir vai kā joku liekot to, ka ļoti bieži ir jātaisnās par savu orientāciju, jāpaskaidro, kas tas vispār ir un kāpēc tas ir kaut kas leģitīvi. Proti tās problēmas, kuras es saliku, kuras var arī nebūt, vai arī kuras varbūt arī papildus vēl citas. Un tad paskaidrojot katru no tām atsevišķi, proti attiecību reģistrācija, neaizmirstot, ka cilvēks var izjust, teiksim, ļoti atšķirīgas romantiskās pievilcības. Līdz ar to, ja viņš, teiksim, veido attiecības ar tā dzīvuma partneri, ar kuru konkrētā valsts neatļauj veidot attiecības, viņam būs tieši tā pati problēma, kas jebkuras citas orientācijas pārstāvjiem veidot attiecības ar konkrētu dzīvumu pārstāvi. Cilvēks var saskarties ar diskrimināciju, kas pārsvarā tad ir balstīta, kā jau daudz situācijas ir balstīta uz aizspriedumiem. Tādu pētījumu vai aptauju nav daudz un pilnīgi noteikti ne Latvijā. Bet tad ir tie daži pētījumi, kas parāda viens, ka kādi cilvēkiem ir stereotipi attiecībā vai aizspriedumi attiecībā uz aseksuāliem cilvēkiem. Proti ir pētījumi, kuri tad atsaucas, ka iespējams būtu mazāk, ja izvēloties no dažādiem pārstāvjiem ar dažādām orientācijām, pieņemt darbā aseksuālu cilvēku būtu labāk to neizvēlotos, un tad nāk kaut kādi konkrēti stereotipi, vai šajā gadījumā jau tie ir aizspriedumi, ka šāds cilvēks ir mazāk emocionāls, viņš ir mazāk cilvēcisks, viņš ir mazāk saprotams. Tas, kas atkal savā ziņā ir saistīts ar to, ka ja jau seksuāla orientācija, tad tas ir saistīts ar visu emociju spektru. Ja viņš neizjūt seksuālu pievilcību, viņš neizjūt nekādu pievilcību. Viņam vispār nav emociju. Tas nav tik neizplatīts stereotips. Arī par attiecībā uz adopciju man izdevās atrast vairāk stāstījumu apkopojumu, no kuriem tad mēģināts izvēlēt kaut kādu iespējams tendenci. Tas nav pētījums. Proti, ka ir iespēja, ka tiek atteikta adopcija atsaucoties netīši uz to, ka cilvēks ir aseksuāls, bet uz to, ka viņš ir kaut kādā ziņā mazāk cilvēcisks, konkrētā vide varētu būt bērnam traumatiska.
vai arī attiecībā uz mītiem vispār, par to, ka cilvēki, šie cilvēki ir mazāk cilvēkiski, mazāk patīkami ar viņiem komunicēt. Vardarbība varbūt tieši tāpatās kāda. Es pieliku, ka tā varētu būt saistība ar homofobiju, jo man vismaz, iespējams, varētu sakt tādu subjektīvo galu. Man nāk prātā tādi piemēri, ka, teiksim, skolā puisis, iespējams, stereotips situācija, bet skolā puisim neiesvaistoties tajās tipiskajās atkal stereotips, situācijās, kur tev maksimāli ir jāpierāda, cik ļoti tev patīk meitenes un cik ļoti tu esi tajā visā iekšā. Viņš visticamāk nokļūst tajā, viņam ir risks nokļūt tajā pretējā kategorijā, kur viņš vienkārši tiek nolikts kategorijā, ka tu esi gejs, lai neteiktu stiprākus vārdus. Un tas, protams, arī atstāja atspēdi uz viņa emocionālo stāvokli var atstāt. Bet arī cita veids vardarbība var būt sastopama, ja mēs, teiksim, vērtējam atkal tādus izteikumus attiecībā uz to, ka to ir iespējams pāraudzināt, to ir iespējams kaut kādā runāt par orientāciju, to ir iespējams pārmainīt, teiksim, attiecībā uz seksuālo vardarbību, tur ir iespējams lietot terminu corrective rape, proti kaut kādā veidā izvarojot, izārstēt cilvēku no nepareizas orientācijas. Stigmatizācija, kā jau daudzām orientācijām, ņemot īpaši, mēs runājam par vidi, kurā šī tēma netiek celt augšā, kuras problēmas netiek pārspriestas. Apkārtējās vides ietekme, īpaši atkal sabiedrībā, kur netiek runāts par to, ka cilvēkiem var būt ļoti atšķirīgas orientācijas, kur ir ļoti konkrēts skatījums uz to, kādas, teiksim, ideālās attiecības, kas no tām tiek sagaidīts, vai kā vispār cilvēku savstarpējās attiecības kopumā definēt. Un tad, teiksim, atkal vide, kur ir noteikts par to standartu, kur tā standarts ir noteiktas, piepildītas seksuālas romantiskas attiecības, un ja cilvēks tajās nespēja ar kādu standartu identificēties, vai arī ļoti cenšas, bet viņam saprot, jums tas nesanāk, ir atkal problemātika. Ārstēšana līdz 2013. gadam aseksuāla orientācija vispār nebija iekļauta Amerikas Psihologu asociācijas izdotajā kopumā psiholoģisku problēmu tādā apkopojumā. Bija, nepateikšu uzreiz kāds viņš respektīvi cilvēku var arī vēl šobrīd, kas ir diezgan normāls, ņemot vērā diezgan mazo informācijas apjomu, īpaši latviešu valodā, viņu var ārstēt no tā, ka viņš nejūtas komfortabli ar to, ka viņš neizjūt seksuālu pievilcību. Un ņemot vērā aseksuālas orientācijas pārstāvu specifiku, kur ir diezgan grūti sevi asociēt, tu nevar izlasīt definīciju, aseksuālu cilvēku definīciju, cilvēks, kurš nejūt seksuālu pievilcību, un automātiski saprast, par ko ir patiesībā runa, jo definēt sevi caur noliegumu ir diezgan sarežģīti. Līdz ar to, ja cilvēks nāk pie psihologa un stāsta, ka viņš nejūtas komfortabli ar to, ka viņš neizjūt, tad viņš var tikt ārstēts. Dažādos veidos, tā vienkārši psihologa konsultācija gadu garumā, kur viņš tiek mēģināts saprast, ko tad viņš slēpj, ko viņš represē, kādas izjūtas. Un tad ir tās specifiskās problēmas, tātad informācijas trūkums. Es mēģināju latviski sameklēt, cik daudz vispār kaut kur ir runāts par aseksuālu orientāciju. Neskaitot kaut kādus blogu ierakstus vai komentārus, vai kur pārsvarā ir nošos pavisam greizi, vai nu absolūti nepareizi definējot, vai uzreiz jau ar ļoti negatīvu nostāju, ka tas ir kaut kas nepareizs un ārstējams. Kopumā ir apmēram 3 raksti, neskatot es ļoti jā,
informācijas trūkumu. Tad latviešu valodā ir atrodami apmēram 3 raksti visu internetu, kur, teiksim, informācija nav gluži galīgi nepareiza. Ir uzķerts to, ka tā ir orientācija un netiek teikts, ka to var nepārstēt vai kā savādāk, ja to izturēties. Bet vismaz kā līdzvērtīgas tiek nostādītas teorijas par to, ka cilvēks vienkārši varētu arī būt vai bloomer vai kaut kādā ziņā atpalicis šajā jomā. Un tad ir vienīgi skapja raksti, kas varbūt nav gluži greizi informācijas jomā, kur arī būtu uzlabojumi. Tik traka situācija nav attiecībā uz rakstiem angļu valodā, uz informāciju angļu valodā, bet arī tu nevari negluži var vienmēr uzskatīt virsmu informācijai, ja vien tu speciāli nemeklē. Vai ja tu ļoti aktīvi nesako līdzi visam, kas notiek ar LGBT puskopienu. Jā, tad par aseksuāļiem virzītie mīti, kurus es tā kā mazliet nosaucu, no kuriem daudzi nav attiecinājumi uz citām orientācijām. Turpret ir daudz atkal ir, teiksim, bet te jau varētu vairāk būt aizspriedumi, ka tas īsti nav normāli, tas nav dabiski un tādā garā. Grūtības noteikti orientāciju, kam es pieskāros mazliet, jo definīcija atsimredzami ir rakstīta cilvēkiem, kur izjūta seksuālu pievilcību. Tad no viņa skatu punkta arī iespējams pateikt, kāds izjūt vai neizjūt. Pašam cilvēkam, ja viņš to nav izjūtis, viņam ir grūti pateikt, ko tad viņš neizjūt. Un ņemot vērā, kā mēs ikdienas situācijās reizēm definējam, kas ir seksuāla orientācija, protams, mēs sakām, cilvēkam vienkārši patīk, tā vai tā dzimuma pārstāvs, tad tas var vēl vairāk mazliet sajaukt visu, jo jā, man patīk varbūt vienu otru dzimumu pārstāvs, bet nav specifiski pateikts tādā veidā. Un tas arī var radīt problēmas, vienkārši tiek apskatīts. Attiecību veidošanas specifika, tas ir īpaši tad, ja attiecība tiek veidotas ar cilvēkiem, ar kuriem nav tā pati seksuāla orientācija, vai viņas ir kurās atšķirīgi. Bet noteikti būs problēmas tad, ja cilvēks pats nezina par savu seksuālu orientāciju, un tas tā var būt pieskarēties tam, kāpēc tas ir grūti. Jā, tur nāk klāt vēl cits problēmas. Un reprezentācija, kas ir diezgan interesanta tēma, man tālāk runājot par to, kā tiek aseksualitāte reprezentēta, ņemot par piemēru TV seriāls vai filmas. Tā bieži neesoši, tas ir relatīvi, to es arī paskaidrošu, bet tā mēdz atkārtot, ļoti bieži atkārto mītus, tos nostiprina. Nevis mēģina tiem cīnīties. Labi, runāt par to reprezentāciju. Runājot par aseksuālu reprezentāciju, ir grūti parasti noteikt, ko tad tieši, vai tad specifiski jādefinē, ko tad tieši mēs ņemam par to atskaites punktu, ka mēs pateiksim, jā, šis cilvēks ir aseksuāls, un mēs viņu varam tad likt tajā sadaļā, ka jā, proti, neapgāžams variants būtu tad, ja cilvēks pats pasaka, ka viņš ir aseksuāls, bet tas notiek ļoti reti. Citos variantos ir iespējams dažādi skatīties, vai cilvēks ir aseksuāls vai nav, bet tur var būt dažādi iemesli, kāpēc viņš izturas tā vai ne tā. Kas vēl attiecībā uz reprezentāciju lielākoties ir svarīgi, tas, ka daudzi cilvēku priekšstatos, vismaz katra tik organiski varētu būt, ir tas, ka romantiskā orientācija un seksuāla orientācija vai seksuāla pievilcība, romantiskā pievilcība ir saistītas, vismaz nav atraujamas, līdz ar to īsti nevar runāt par tādiem izteiktiem piemēriem, kad būtu tāda reprezentācija attiecībā uz cilvēkiem, kur, teiksim, ir aseksuāli, bet izjūt romantisku pievilcību. Līdz ar to ļoti lielākoties, kas arī jau parāda, kā cilvēki redz aseksuāļus. Aseksualitāte tiek savienota ar aromantismu, kas ir kā būtu viens un tas pats. Proti, cilvēks gan neizjūt seksuālu pievilcību, gan neizjūt romantisku pievilcību. Un līdzīgi ir arī par aseksualitātes spektru, proti
Proti, nav gluži, ir grūti atrast tādas filmas, kur būtu tad eksplicīti pateikts, ka jā, lūk, šis cilvēks nav gluži pilnībā aseksuāli, proti, viņš mēdz izjūt seksuālu pievilcību kaut kādu apstākļu dēļ, jo tas vienkārši filmās vai seriālos netiek specifiski pateikts. Līdz ar to nav brīnums, ka piemēram, kas man šeit ir pārsvarā aseksuāli, aromantiski un nekas cits. Nu jā, tas parāda, man liekas, arī mītus, kas tad parasti aseksuāliem cilvēkiem cirkulē, proti neapzināti, protams. Viens ir tas, ka tie cilvēki, kas filmās vai seriālos neveido seksuālas attiecības vai romantiskas, vai šķietami neizpauž seksuālu pievilcību vai romantisku pievilcību. Pirmkārt, viņi ir tajā kategorijā, ka viņi gluži nav cilvēki. Šajā gadījumā nevis kā necilvēki, bet kā human. Proti, šeit minēti varianti, ka ir fiktīvi radījumi, mistiski izdomāti. Šajā gadījumā es pārāk nemeklēju piemērus, pa labi tas ir minēt tēls no seriāla Doktors Who, kurš tiek paziņots kā citplanētietis, un cits planētas atbrauc līdz ar to citā jau savienot. Tie ir necilvēki, tādā nozīmē, ka viņi ir jaundari. Viņi ir tie, kas tad neizjūt to seksuālu pievilcību vai it kā izjūt romantisku pievilcību, bet tad vai uz to nereaģē. Bet tas varbūt nav tas viņus vairāk definējošais materiāls. Protams, tas ir īpaši pārāk svarīgs fakts par viņiem. Jā, tas bija atkal šī necilvēks tēma. Jā, tad ir jau tas skaistais mīts par aseksuāliem cilvēkiem, kā kaut kādu iemeslu dēļ, kāpēc viņi ir aseksuāli. Viņi, teiksim, varētu būt piedzīvojuši fizisko seksuālu vardarbību. Šajā gadījumā abi divi varianti ir nosaukt, un tas ir tā kā iemesls, kāpēc viņiem ir grūtības izpaust savu seksualitāti. Ja viņi varētu būt tam pāri, tad ar viņiem atkal viss būtu normāli un kārtībā. Tad ir tas variants par slimību, vai vismaz cits iemesls, kāpēc viņš ir aseksuāli. Tā, ikdienā sarunāties, iespējams, varbūt vairāk uzpeld tās jautājums, vai to kaut kas nav hormoniem kārtībā, arī stereotipiski lasot stāstus, kā cilvēki redz ikdienas sarunas šo tēmu, bet tad ļoti izplatīta ir tā sasaiste ar autismu spektru. Atkal it kā noliekot, lūk, kur ir iemesls, kāpēc cilvēks ir aseksuāls, un reizē arī noliekot, ka viņš varbūt nav tas gluži klasiskais cilvēks, viņš atkal ir kaut kādā ārpus kategorijā. Šajā gadījumā es to nedomāju kaut ko par autismu spektram piederīgiem cilvēkiem, bet tas ir atkal mēģināts noliekt iemesls, kāpēc viņš gluži nav ar mums kopā sasaistā. Jā, dažādi varianti, pat reiz ir ļoti jauka Dr. House sērija, kura varēja būt ļoti jauks piemērs, ļoti jauks reprezentācijas piemērs attiecībā uz aseksuāļiem, ņemot vērā šī seriāla popularitāti, bet beigās tas iznāca tā, ka šos aseksuāļus ļoti veiksmīgi izārstēja vienā gadījumā, otrā gadījumā atklāja, ka viņi melo divu varoņu. Tāpēc tas atkal cilvēkiem, kuri par to neko nezina, viņiem tas rada iespēju, kas tas šie cilvēki ir. Spriežot pēc šādām kategorijām, tad ir šķietami, kā varbūt tāda glaimojoša kategorija. Īstenībā nē, jo turpinās atkal tā parafrāze par tēmu, šie cilvēki ir kaut kas ārpus normāla cilvēku kategorijas. Jā, bieži sasaist kopā ar autismu spektru. Tad ir ļoti jaukais variants, ka šie cilvēki vienkārši ir latenti homoseksuāli, proti viņi apspiež savas emocijas, savas jūtas. Vai arī kā citiem. Šajā gadījumā ir Rīra Nymphomaniac, kas arī varēja būt ļoti labs piemērs attiecībā uz to, ka filmē liela auditorija, režisors ir populārs, un filmas varonis visas divas filmas, katra vairāk stundu garumā, ārkārtīgi labi izstāstīja, kā iespējams varētu justies cilvēks seksuālā sabiedrībā, seksuālā sabiedrībā, kā viņš domā, respektīvi viņam nebija manām nekāda ieinteresētība. Viņa sarunu partneres
tieši izjust sarunu partneris atstāstīto par viņas seksuālo pieredzi. Un filmas pēdējā minūtē varonis pilnīgi neloģiskā kārtā attiecībā uz to, ko viņš pirms tam ir stāstījis par sevi un attiecībā to, kā viņš vispār ir runājis. Viņš izdomā izvarot pret otru galveno varoni. Un tas, protams, arī tā ir ļoti jauki parāda cilvēkiem, kuri varbūt nezina. Nu jā, bet tu pateici, ka varbūt kaut kāds moments, ka cilvēks neizjūt nekādas, un tad viņš tā kā izjūt kaut kādu seksuālu... Jā, tā, protams, var būt. Viņš pēc būtības varbūt aseksuāls, un viņš kaut kādā meklī noteiktā viņš var vēlēties tā kā, vai nē? Tā, protams, var būt. Viss ir kārtībā. Es varbūt tu tā kā vairāk šajā gadījumā mēģināju likt kopā ar reprezentāciju, ka ņemot vērā, ka tik maz vispār piemēri, kuri nav lai negatīvi vai salikti jau kopā ar tādu stereotipu, tad šis būtu bijis labs piemērs, kurā nelikt ar kādu no stereotipiem. Vai nu viņš pats ir varmāka, vai viņam ir trauma bijusi. Un, jā, tas ir no tāds punkts. Protams, arī būtu ļoti, viņam, protams, ir visi varianti, visas iespējas. Tādā vienā brīdī pēkšņi pēc tiem 60 vai 70 gadiem izjustu pirmoreiz to pievilcību. Bet tas bija neloģiski tādā veidā, ka, teiksim, no tiem, viedokļiem, ko viņš pauda no tā sarunas veida, ļoti augstu ideāli cilvēks ar ļoti konkrētu morāli. Un pēkšņi viņš izdomā pilnīgi neloģiskā kārtā, ne tikai tāpēc, ka viņš sev noliek aseksuāli, bet arī no tā viss citu morāles aspekta. Viņš pēkšņi ļoti neloģiskā kārtā izdomā veikt šo darbību. Labi, var dažādi skatīties. Un tad ir tie pārējie varianti, kāpēc tiek nolikts. Kāpēc cilvēks varētu neiesaistīties seksuālās attiecībās vai neizjūt. Jo patiesībā viņš izjūt. Tikai attiecībā uz puišiem, tad tas atkal ļoti bināri dalot attiecībā uz vīriešiem, tad tas ir, ka viņi vienkārši ir nūģiski, pārāk nūģiski, lai tiktu kaut kur tālāk. Un sievietes atkal vai ir pareizās skolniecības, ļoti reliģiozas, vai arī viņām vienkārši nav paveicies ar izskatu. Tas arī ir ļoti jauks variants, protams. Tad ir tie daži piemēri, kas var būt labi, bet kuriem ir tādas problēmas. Proti, vai nu viņi ir tiešām jauki, arī reprezentējot to, ka cilvēkam, aseksuālam cilvēkam var būt romantiska orientācija vai romantiska pievilcība, viņš var izjust. Bet tādā gadījumā viņi nav populāri, kā teiksim, kārtējais amerikāņu kruču seriāls, politisks seriāls, vai mazināt, tas būtu Jaunzēlandes seriāls par ārstiem. Nepilnīgs ziņas par piemēriem, tas ir tas variants, kur pēc visas spriežot, pēc filmas darbības, cilvēkam nav vēlams iesaistīties seksuālās attiecībās, vai viņš neizjūt seksuālu pievilcību, bet nav īsti iespējams pateikt, vai tā tiešām ir, jo trūkst informācijas, un tad tā informācija ir daļai korekta. Ir kā mēģināts pateikt, jā, forši, ka tāda grupa eksistē, bet atkal ir kaut kāds stereotips, ir tāds izmantoti. Jā, labi. Ar to, ko es gribēju pateikt par to beigās attiecībā uz reprezentāciju, ka tas ir labs variants, kas atspoguļo, kā tad iespējams sabiedrība varētu domāt. Jo reprezentācija ir interesanta, tā var gan atspoguļot, ko viņi domā, gan arī pati veidot priekšstats par šo grupu. Un tad iespējams, ka tas, ko es varētu nobeigumam teikt, tad vairāk iespējams iekļaujot konkrētu orientāciju, tās pārstāv šo problemātiku. Vispār runājot par konkrēto tematu, tad vismaz, kaut arī mēs nevaram ietekmēt, ko dažādas kādas filmas tiek uzņēmas, mēs varētu vairāk palīdzēt šai cilvēku grupai kļūt redzamākai. Tā bieži vien no tām pašām lielākajām problēmām, kad vienkārši ir tik maz informācijas, ka mīti nevar nerasties. Tas laikam ir viss. Līdz gaidu notiek daudz jautājumus, jo es arī ļoti daudz spēju pāri stresa dēļ. Cik procentāli tādu cilvēku varētu būt? Vai tas nav pētīts? Tas ir pētīts un skaidri arī ir saukti dažādi. Viens pētījums, man liekas, tas bija 94. gads, kurš nosauc 1%, cits, kas nosauc 3-4%, bet kā es gandrīz pašā sākumā teicu, tad šie pētījumi vairāk ir bijuši uz to, kā cilvēki paši identificē.
ar konkrēto vārdu, līdzīgi kā ar jebkuru citu orientāciju. Un tas nozīmē, ka viņi pirmkārt viņi paši var nezināt. Es domāju, attiecīgi liela daļa cilvēku var nezināt, ko tieši nozīmē neizjūta seksuāla pievilcība, ar to viņi sev nepieskaita tai grupai. Jautājums varbūt nostādīts tādā veidā, ka aseksuāli cilvēki, kā cilvēki, kuri nekad savā mūžā neizjūt seksuālu pievilcību, ar to ir cilvēks, teiksim, konstatē, ka nē, tomēr esmu izjūtis, viņš sev var nepielikt tai grupai. Jā. Respektīvi ir iespējami dažādi varianti, kāpēc cilvēks varētu neidentificēties. Bet tā konkrēti pateikt, cik procenti ir tieši tikpat sarežģīti, kā pateikt, cik procenti cilvēku ir heteroseksuāli vai homoseksuāli, jo jā, tas atkarīgs lielā mērā no vides, kurā viņš audz, cik viņš var būt atklāts par sevi, cik viņš pats saprot daudz par to, ko viņš jūt, un arī tad viņš ļoti dažādi. Tad to nav iespējams pateikt konkrētas ciparu. Tā varētu būt arī tā kā skala. Jā, tā ir skala. Es pieņemu, ka jūs nebijāt tajā brīdī, kad es stāstīju par skalu. Biju. Okay. Jā, respektīvi ir aseksualitāte, jebkura cita orientācija, tās visas skalas, un tad nav tieši tā iemesla dēļ nav tik vienkārši. Nē, vienkārši es sevi tikai definēju par aseksuāliem, vai tie cilvēki, kuriem ir absolūti aseksualitāte? Nē. Arī lielākā attiecība. Sākot ar to, ka sevi definēt var kā vien vēlas, bet, ja tā kā mēģinot piedzīvoties to definīciju, tad nē, arī tā definīcija ir domāts kā spektrs. Tu vari neizjust pilnībā, tu vari izjust reti, tu vari izjust tikai reizē, pārsējuši savā dzīvē. Un viss ok, identificēties ar to terminu nav nekāda problēma. Es lasīju, ka sievietēm aseksualitāte mēdz būt 3-4 reizes biežāk nekā vīriešiem. Zināt, tas ir kaut kā saistīts ar atšķirībām seksualitātē, hormonālajā līmenī, respektīvi, vīrietiem ir daudz grūtāk būt aseksuāli objektīvi iemesli dēļ kā sievietēm. Es drīzāk esmu dzirdējis variantu, ka, ja vien tas nav kāds pētījums, tad tas tiek ņemts no aptaujām Avon, kas ir aseksuāļu lielā vietne, apmēram 100,000 reģistrētiem cilvēkiem. No viņu iekšējām aptaujām tiek uzrādīts, ka jā, liela daļa no tās tajā reģistrētajiem cilvēkiem ir sievietes. Un ka iespējams no tā tiek pieņemts, bet tur varētu būt dažādi iemesli, kāpēc sievietes varētu vairāk rakties šajā informācijas gūzmā, varētu būt arī iemesls, kāpēc, teiksim, sieviete ir vieglāk atzīt, ka viņa varētu būt aseksuāla nekā vīrieti, ņemot vērā, ka, kā tā mūsu sabiedrībā. Jā. Ar to es apšaubītu, ka tiešām tas ir kāds bioloģisks iemesls. Bet pētījumi ir maz, līdz ar to visu kaut ko arī to papēt. Es par tām antidefinīcijām, kas aseksuāli nav, bet viena problēma nav tajā, ka arī visas tās situācijas pastāv, ka cilvēks dēļ traumas vai dēļ savas psīhis vai dēļ visādiem, apstākļiem uz kaut kādu laiku savā dzīvē de facto ir aseksuāls un tiek arī tās definēts, bet tur ir un tad tiek lietots tas termins. Un kā tad, un otrs ir arī cilvēki, kas nav ļoti neparasti, ka cilvēki ir, kuriem varbūt daļu dzīves ir bijis ļoti aktīva seksuālā dzīve, bet kad atkal 10 gadus nav vispār, un to vispār arī nedomā, un it kā aseksuāli, bet atkal pēc 10 gadiem viņi atgriežas. Un tas ir uz pretrunā ar to, ko es vispār sapratu, un to stāstītā, ka šī ir orientācija, kas nu nemainās kā. Jā, to saprotu. Tad ir viens tas variants, aseksualitāte var mainīties, ko es atceru, seksuāla orientācija var mainīties, bet nejaprotams, uz dzīves esot homoseksuālam, otrs heteroseksuāls, varbūt pārāk radikāls variants. Proti, seksualitāte ir fluida, viņa var pārvirzīties. Ja cilvēks tiešām ir kaut kādu daļu savu dzīves dzīvojis kā ļoti seksuāls un studēt šos nav, tad ir drīzāk jautājums, vai tā tiešām ir orientācija, vai tad tiešām nav kaut kāda apšakāda problēma. Vai arī ne problēma, tas var būt dažādiem, vai tas ir stress vai kā savādāk. Līdz ar to tie nosauktie varianti, tie vismaz nav orientācijas
tie nerada šo orientāciju. Bieži tiek ļauti kopā, bet tas īsti neattiektos par šo orientāciju. Tas drīzāk, respektīvi cilvēkam var būt šīs izmaiņas, bet tam varbūt ar orientāciju mazāk sakara. Jā, tad kā noteikti, kas ir orientācija un kas ir stāvoklis? Attiecībā uz aseksuāļiem tas ir diezgan sarežģīti, jo divos lielākos izdevumos attiecībā uz psiholoģiskajām saslimšanām, pirmkārt tā būtu Amerikas psihologa asociācijas izdotais materiāls un Pasaules veselības izdotais, Pasaules veselības organizācijas izdotais, tad tur kā traucējums tiek norādīts to, ka cilvēkam pazūd šī seksuāla, viņš neizjūt, tā gluži no seksuāla pievilcība, viņš neizjūt ar seksuālu vēlmi, tas būtu precīzāk. Jā, līdz ar to ir grūti noteikt. To varētu būt grūti noteikt. Tieši vien. Īpaši, ja cilvēks pats īpaši nelabi zina. Viņam kaut kādiem pārāk maz informācijas. Es neesmu pārāk labs stāstītājs. Parasti ir stresa dēļ, bet lūdzu to jautājumus. Kā ir praksē? Vairāk kaut kāds pētījumi ir bijuši. Jūs teicāt, ka aseksuāliem cilvēkiem arī var būt attiecības. Tad viņiem veiksmīgas attiecības var būt tikai starp divi aseksuāli, jo ja viens viens nav, tā kā varētu būt problēma. Tas atkarīgs no abiem individiem, saprotam. Cik vispār parasti ir bieži, ka cilvēkiem ir tās attiecības, vai pārsvarā viņi tomēr ir tā viena? Es nezinu par tādiem pētījumiem, bet tad atkal ir jāņem kaut kāda grupa cilvēku. Man iespējams varētu būt tādas aptaujas bijušas Šeivenā, bet es nevaru iedomāties par konkrētiem pētījumiem attiecībā uz kādu grupu. Attiecības ir iespējams, un tas ir atkarībā no tā, kas ir šie cilvēki un kādas ir viņu vēlmes un vajadzības. Un cik labi viņi ir informēti gan par aseksualitāti, gan par orientācijām vispār. Man nebūs statistikas, bet tas nav tā, ka iespējams seksuāls gan romantisks vai kāda cita veids attiecības tikai starp diviem aseksuāliem cilvēkiem. Es ceru, ka es atbildēju. Man nav statistikas. Varbūt tāda ir. Kas būtu tie pozitīvi piemēri kultūrā, kur ir tāds veiksmīgāks aseksuāls cilvēku atspoguļojums? Minēju vairākas stāstus neveiksmīgas, viņš bija daži bildīts no kaut kā, kas iet pareizajām virzienām, tad kaut ko var nosaukt, ko ieteikt, mums nevar noskatīties vai izlasīt, lai izprastu vairāk. Ir vairākas dokumentālas filmas, bet tas ir mazliet no cits opera. Kā pirmo, tādu populārāku, vienu no populārākajiem variantiem, es tad nosauktu Sherlocku, jo tas iespējams tādā popkultūrā ir labāk zināms, labāk dzirdēts. Tur jāņem vērā, ka viņš ir diezgan specifisks varonis, jo viņš ir gan aseksuāls, gan aromantisks, gan arī viņam ir cita veida. Viņš ir, teiksim, ļoti noslēgts un viņam visticamāk, ka vai viņš ir pats sociopāts, vai arī viņš ir uz autismu spektra. Līdz ar to tas nav tāds atkal tāds labākais piemērs, bet tas ir iespējams viens variants, kā no tā pieiet. Tie piemēri, kas bija kā labie nosaukti, jā, tajos nebija varbūt tik eksplicīti, nebija tik ļoti eksplicīti tuvu pieies tieši pašai aseksualitātei. Es varu uzlikt atpakaļ to slaidu, un tad iespējams man ir vieglāk nosaukt. Inception filma attiecīgi par Reisu Peidžu, kurā varonas seksualitāte vispār netiek apspēlēta, jo viņa nekādā veidā neliek manīt, ka viņa jau vispār ieinteresētī. Seriāls Huge, kas ir nākamais tā par labi, kurš ir ļoti nepazīstams, maza auditorija, kurim jau ir atcelts, tad tas varbūt nav tas labākais variants, jo... Un arī šajā gadījumā nav labs variants, jo varone īpaši nespēja definēt, ko tieši viņa jūt vai nejūt, līdz ar to pasakot, ka viņai vienkārši nav nekādas vēlmes vai patikas veidot tuvāku kontaktu ar citiem cilvēkiem, tas bija diezgan neskaidri un tur var būt dažādi. Tie vairāki mazāk pazīstami seriāli
Konkrēti tālāk par izlasi, tas ir pa labi Shortland Street, kur atkal ir ļoti labi apspēlēts dažādas situācijas, kurām aseksuāls cilvēks varētu iet cauri, sastopoties ar dažādu cilvēku mītiem par to. Un viņam ir attiecīgi viņš ir arī romantiski orientēts, līdz ar to tas ir tāds, iespējams, labāks variants. Pārējās filmas ir kurās šai tēmai tiek pieskars, bet netiek apspēlēti, jo netiek pateikts, ka tieši tas attiecīgais variants varētu just vai nejust. To vislabākais variants noteikti būtu dokumentālās filmas, bet attiecībā uz mākslas filmām vai seriāliem ir maz tādu variantu, kurš var ieteikt tiešām labs. Un kurš dokumentālas filmas tiek? Prātā divas, abas ir atrodāmas YouTube. Viens bija Asexual, kas ir pirmais ir likts iekavās, un otrais centos atcerēties braucot šeit, diemžēl neatcerējos, kas ir, man liekas, ka pagājuši gadu izdota dokumentālā filma uzņēmta. Tas bija daudz labāk, bet es diemžēl neatcerēties nosaukumu. Mozaika apsola, ka noskaidros šīs filmas nosaukumu un izliks publiskajos tīklos. Sekojiet mums Facebook. Bet varbūt, piemēram, tur ir tas pats augstākais piemērs. Tomēr, varbūt, bērnu mūtēm, ka tur vispār nebija domāts, ka viņi nebija domājuši, ka tur ir aseksuāls. Jā, daudzies no tām filmām visticamāk, ka nebija domāts tiešām likt, ka cilvēki varonis ir aseksuāls, tad drīzāk tā bija varoņa specifika. Attiecībā uz bērnu filmu, protams, var piekrist, ka tas ir ļoti. Otrajā daļā Braveheart, kā viņi saucās, mūsu otrajā daļā viņiem bija principi jāpacīja pati savu princesi un līdzīgi. Jā, tu biji pieejas tam klāt arī. Nevarētu precēties? Jā. Labi, attiecībā jā, uz bērnu filmām, jā, protams, var teikt, ka tā tēma netiek apspēlēta, kaut gan no otras puses pietiekami bieži arī bērnu multinēs, kā ideālās variants tiek novests, ka lūk, līdzīgi dzīvo ilgi un laimīgi. Līdz ar to tas, ka šajā, es tomēr pielikšu šo variantu, jo tur eksplicīti tomēr varone parāda, ka viņai nav nekāds intereses ne par seksuālām, ne par romantiskām attiecībām. Un tur ir arī tas diezgan tieši tam pieejas, jo viņi nemitīgi tik piesti precējas. Jā, piemēram, piemērs arī ko, tomēr viņš ir, teiksim tā, ka pēc 50, un tas ir 30. gadi, kad ir krietni vispār mazāk kaut kādā ziņā seksualitātes gādā. Jā, tāpēc tas viss, tas nav tik viennozīmīgi. Jā. Es līdz šī pat neiedomājos, ka Poirot ir aseksuāls. Es neapgalvoju, ka viņš ir aseksuāls, bet... Jā, es nedomāju apgalvot, ka viņš ir aseksuāls, jo šī tomēr arī ir spekulācija. Ļoti reti, kad cilvēks vispār tā arī pasaka, ka es esmu aseksuāls. Un tas ir vienīgais variants, ka tu tiešām absolūti droši var zināt, ka tas ir aseksuāls, viņš arī domāts ir aseksuāls. Jo jebkurā citā variantā tur būtu dažādi iemesli, kā jūs teicāt, tāpēc viņš varētu neveidot attiecības. Bet nav arī tāda bieži vien daudz cilvēku, tas ir tāds palīgs, tas pateicis, esmu aseksuāls. Patiesībā, jā, viņš tā kā... Kādā ziņā tas ir patiesībā jau, viņš nemaz nav aseksuāls, viņš pasaka, es esmu aseksuāls. Man neinteresēs. Jā, liec man mierā. Iespējams atkarīgs kādu mērķu vārdā viņš to saka. Bet jo viņam tas vislabāk definē, pat tad, ja viņš, teiksim, to saprot labākā, teiksim, viņam ir zems libido, dažādi iemesli dēļ, ja viņš tomēr vislabāk var identificēties ar to terminu, un ja tā citi viņu saprot labāk, un viņi, jā, teiksim, liek viņu mierā, ka jūs teicāt, variants, es domāju, kāpēc nē, jautājums, ko viņš ir dēļ tālāk. Varbūt ir problēmas, ka ļoti definēt, kas ir aseksuāls, tad varbūt vajag bišķiņ citu definīciju, jo tomēr mēs definējis ir seksuāls, aseksuāls, tāpēc visu pretstatā liek, tad varbūt vienkārši citu definīciju. Jā, iespējams. Es nezinu, kāds. Jo aseksuāls, teorētiski ir, viņš ir seksuāls, tur ir stāv.
aseksuāls. Nu, ja tā, Nu jā, tas nav ļoti precīzi izmantots. Nu, kādā ziņā nevar īsti pateikt, jo to var uz daudz ko attiecināt. Tad varbūt cita precīzāk tutēšana. Nē, nu, principā definīcija pēc savas idejas ir domāta ļoti precīzi, bet vienkārši tu domā, ka cilvēks viņu var lietot, kā viņš uzskata par pareizāk. Nu, kaut kam, protams, ņemot vērā, ka nepareizi to lietojot, tam ir sekas attiecībā uz citiem cilvēkiem. Jā, nu. Iepriekš runājot par darba devēju un darbinieku, kas netiek paņemts un tā kā uzreiz neusticīgi, par ko man liekas, ka ir gluži otrādi, jo patiesībā, ja man kā stereotipiski mazliet domājot, jo informācijas daudz nav, es noteikti ņem tādu cilvēku darbā, būt vairāk noteikti vairāk laika darbu, jo viņiem noteikti nebūtu ģimenes, jā, nebūtu bērni. Daudzreiz tas ir tā lieta problēma noteikti, ka nē, bet tas tā pirmais cienēt. Un tur bija apgalvots, ka tieši otrādi, ka negrib ņemt. Nē, nu CV jau droši vien ir cerams. Tie pētījumi, kuriem tie pētījumi, kuriem uzskrēja virsū un pētījumiem ir diezgan grūti neuzskrēt virsū atšķirībā uz aseksualitāti, jo pētījumi ir maz, tad tas bija vairāk sasaistīts ar to, kāda ir stereotipa attiecībā uz aseksuāliem cilvēkiem, uz viņu raksturu un uz to, kā viņi vispār varētu izturēties. Tad ir sagaidāms, ka viņi ir mazāk cilvēcīgi, mazāk emocionāli, viņiem mazāk par ko runāt un viņi neiekļaus arī darba kolektīvā. Nu, tāds kāds man pieeja. Kas ir stereotips, kas ir, protams, bet es neteicu, ka tie paši. Tas ir drīzāk stereotips skatījums, kas parādās. Tas pētījums. Var jautāt arī pēc, ko jūs prāt vajadzēja pielikt vairāk, kura informācija būtu bijusi svarīga, jo iespējams tas ir ļoti aptuveni, ka man ir ļoti aptuveni stāstīt. Es teicu, jūs politiskās zinātnes studējat, ja? Tas ir saistībā ar kādu studiju programmu? Nē, es domāju, kurā vietā? Nē, šis ir vairāk personīgā interesi. Kur tur var, protams, salikt politiku? Nē, vienkārši, protams, ir tāds sadzīves kā aspekts šeit. Jā, nu tāda iespējams. Piemēram, kaut kāda no dzīves un visai. Tā kā aplicības. Nu, ko es varu ierosināt? Es varu ierosināt, ka uzdot personīgu jautājumu. Jo man nav sagatavot, teiksim, tādu personīgāku materiālu. Jā, nu, piemēram, es īsti nevaru uzreiz izdomāt, kā tas varētu izskatīties. Tev uz dīvaini nācies satikt aseksuāls cilvēks? Nu, neskaitot, jā, mūzikas birojā pietiekami daudz, arī šobrīd es pieņemu, ka šeit ir tā liela daļa. Nu, neskaitot to, ka es arī spogulī skatos katru dienu, tas arī nostrādā droši vien. Jā, ir gadījies satikt, nu, pilnīgi noteikti ir gadījies satikt arī tos, kuri ir aseksuāli, bet viņi nezina, ka viņi ir aseksuāli, un es nezinu par viņiem, ka viņi ir aseksuāli. Teiks, kā jūs par sevi to sakat? Jā, nav problēma. Jā, tas bija galīgi nevienkārši, jo tas piemērs, ko es izmantoju attiecībā, ka bieži vien seksuāla orientācija tiek definēta, tiek vienkārši definēta, iespējams, lai izstāstītu cilvēkiem, kuri varbūt par to mazāk zina, kā vienkārši, kurš dzimums tev patīk. Tad tā es arī par sevi domāju kā par heteroseksuālu kādu laiku, jo man taču patīk kā paviši. Vai kādu brīdi, jā, nu citi arī ir forši. Bet tu vienmēr jūti, ka ir kaut kāda tāda, ir tomēr kaut kāda atšķirības ar tiem heteroseksuāliem un tiem, to, kas esi tu. Un tu mēģini atrast, izskaidrot to starpību, kas tad ir starp šīm divām grupām. Un es vismaz mēģinātu to izskaidrot kā problēmu. Tad vai nu mēģināt saprast, kas psiholoģiski ar mani ir varbūt nepareizi, vai tieši ejot tajā traumā, ka iespējams kaut kāda situācija man ir nolikusi tur, kurš esmu vai ne. Un tad attiecībā to, kā es sapratu,
tā bija interesanta situācija, jo man vajadzēja pirms sagaidīt, kamēr daži mani draugi iznāk no skapja kā homoseksuāli, lai es saprastu, ka īstenībā tas ir variants, kurā vēl varētu meklēt attiecībā seksuālām orientācijām. Nevajag sevi norakstīt, kā uzreiz, kā ar psiholoģiskām problēmām, ko tam līdzīgi. Tā ir ļoti stereotipiski. Ar aromantismu bija grūtāk ar aromantisko orientāciju vai pievilcību, kā uz to skatās. Jo reizēm ir grūti nošķirt, kura tieši orientācija vai pievilcība tā ir, tad attiecīgi tā ir grūtāk. Tas sanāk arī jums no romantiskās pievilcības? Ne, es nežītu par romantisku pievilcību. Jums ir tāda pārliecība, tas tā arī būs, kas man manis. Absolūti droši nekad nevar pateikt, protams. Bet, vismaz līdz šim tas nav noticis, un tad spriež pēc tā, kas līdz šim ir noticis vai nav noticis. Savādāk es nevaru spriež. Hipotētiski var jau sanākt arī satikt tādu cilvēku. Ļoti izmaiņu. Drusku mums ir tā definīcija, tas, ka aseksuāls ir cilvēks, kas izjūst seksuālu pievilcību. Nē, bet ka var izjust kaut kādu vai var kaut kādās konkrētās situācijās vai reti. Bet es domāju, ka ļoti daudz sāk, ka sev definēt, ka vai no homo vai heteroseksuāli vienalga. Jo tā izriet it kā, ka hetero un homoseksuāli cilvēki izjūt šo seksuālu pievilcību visu laiku. Tas ir pilnīgi tā nav, jo cilvēks var to darīt arī ļoti reti, teiksim. Varbūt vienreiz mūžā viņš pamatīgi iemīlās un pārējo mūžu nodzīvo, bet sev tomēr neuzskatīs par... Man liekas, tā robeža ir ārkārtīgi sarežģīta. Ja viņi nesaka, ja nav tāds kategorijas, viņš saka, vai nu tad neizjūta mākslu, tad tu esi atšķirts. Ja tu saki kādreiz var, tad kur ir tā plūstošā robeža pret cilvēku, kas nav aseksuāls? Tieši tāpēc tā robeža ir ļoti plūstoša. Tas ir, kad izvēl jāsaka drīzāk kā cilvēks harmoniski papildus, kā viņš tā nosauc, un jau ir tāda liela bioloģiska pateikuma, spriežot pēc tā un tā, tad tu būsi aseksuāls vai homoseksuāls. Tas ir drīzāk par to, kā viņš pats sajūtas, kā viņam vērtāk sevi definēt vai nedefinēt, kā viņš vēlas. Bet iespējams cilvēkam, kurš to seksuālu vai romantisku pievilcību izjūt ļoti reti, bet vienreiz mūžā, viņš tomēr ar tām situācijām, kurā citi izjūt vai neizjūt, vai kā viņi, attiecībā runāt attiecībā uz attiecībām, savstarpējām attiecībām ar citiem cilvēkiem, viņam iespējams būtu vienkāršāk sevi pasniegt kā aseksuālu, skaidrot sevi kā aseksuālu. Viņš piebilst, jā, bet vienreiz mūžā, un tomēr jūtu. Tas ir atkarīgs no cilvēka. Vai nav tā, ka aseksuāls cilvēks savā ziņā tiek uzskatīti par nolemti vientulību? Atkal, kā uz to skatāt, protams, ja mēs skatāmies uz to tradicionālo ģimenes modeli, kas ir ļoti populārs, tad droši vien tā varētu būt. Tad arī viņš, protams, cilvēki var veidot seksuālas attiecības, var veidot romantiskas attiecības, atkal zināmā mērā no tā, vai viņam izdodas satikt cilvēku, kur viņš tāds harmoniskas attiecības var veidot. Jo viņš var veidot arī attiecības, kuras varbūt neiekļauj šos divus aspektus, bet tās varbūt vienalga attiecības tādā izpratnē, ka tā nav vienkārši draudzene. Līdz ar to, jā un nē, jautājums kā uz to skatās. Tad sanāk ideāls attiecības aseksuālam cilvēkam būtu var otru aseksuālu cilvēku. Tā kā kopdzība pirmā. Jā. Varbūt. Arī tas atkarīgs no kāds aseksuāls un no citiem aspektiem. Vai jūs atgādot, ka empātijas trūkuma dēļ aseksuālam cilvēkam ir daudz grūtāk veidot kontaktus ar jebkādus kontaktus ar Tas varētu būt empātijas trūkuma dēļ, tas varētu būt arī zināšanu trūkuma dēļ. Tas varētu būt arī ļoti saistīts, jo varētu arī pārdzīvot to zināšanu trūkuma dēļ, ja būtu tā empātija bieži. Bet tas vai tas nav vēl viens mīts, ka aseksuālam cilvēkam nevar būt empātija? Nē, tas noteikti ir mīts. Es nebiju to domājis tā, ka cilvēks neizjūt, aseksuāls cilvēks neizjūt empātiju. Tas laikam nesaprot jautājumu kādreiz. Jā, es tieši arī domāju.
Nē, tam tā nevajadzētu būt. Jo tas nav aseksuāls cilvēks attiecības, seksuāla pievilcība neizjūt, tam ar empātiju nevajadzētu būt nekāda saistība. Viņam nav problēma. Principā aseksuālam cilvēkam atkal nerunāja par visiem, jo atšķirības katrā grupā. Viņam nevajadzētu būt problēmām izjust citu veidu emocijas, kas nav seksuāla pievilcība. Sakiet mums, ka iepriekš minēja, ka labākā savienība aseksuāliem cilvēkiem būtu otru aseksuālu cilvēku. Par praksē tas nozīmē, ka visi lielākā daļa pensionāri arī. Tas arī mīts. Mūsu visi vecāki. Tas atkal no daudzuma jāmēr. Ja arī kādreiz ir aseksuāls, viņam ir orientācija aseksuāls, tad pēc darbībām viņš ir seksuāls, varbūt viņš reāli neizjūt to gangrīnu no tā, ka viņš dara, bet viņš tā kā kaut kādā ziņā sabiedrības spriedžīs, un tās lietās pareizi. Jā. Tas tā varētu arī būt ļoti bieži, ņemot vērā, ka ir tas standarts, kas ir tāds savā ziņā ideāls, kāds attiecības ir jāveido, un tad dažādas situācijas spiediens, teiksim, skolā, kad tevi definē lielā mērā tavs tās reitings, rangs tiek noteikts. Attiecībā, teiksim, ka tu puisis, cik daudz tu cik daudz uz meitenēm tu vari iedarboties un attiecībā meitenē, stereotipiski un ļoti bināri, kā meitene, cik daudz tu seksuālas uzmanības var saņemt. Es domāju, ka varbūt starp homoseksuāliem un heteroseksuāliem un citas orientācijas cilvēkiem ir daudz aseksuāls. Jā, tā varbūt. Varētu būt. Es jūtu, ka cilvēki tā kā laikam sāk pamazām čalot, ka varbūt tās mēs varētu pāriet tādā jau, tādā neklātienes diskusijā. Visi iet mājās un tur pa Skype. Jā, neformālās atvainojos, jā, arī domā viena saka cik.